krustpunktā, sacīja Labklājības ministrs Reinis Ozolnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Vienlaikus Ozolnieks atzina, ka valdības koalīcijā ilgstoši bijušas domstarpības, un Zaļo un Zemnieku savienība esot arī gatava uzņemties valdības vadīšanu. Komentējot partijas biedrā zemkopības ministra Armanda Krauzes atlaišanu, Ozolnieks sacīja, ka viņām nav iemesla neusticēties Krauzem, kamēr nav notiesājošu spriedumu. Zaļo un Zemnieku savienība jau vienmēr ir gatava uzņemties arī valdības vadīšanu, ja tas ir nepieciešams, bet rīt ir politisko partiju tikšanās ar prezidentu, sākot ar mazāko frakciju, un tie ir progresīvie, un tad vēl pārējās partijas. Bet es teiktu tā, ka viss ir prezidenta rokās. To kandidātu, kuru prezidents nominēs, tad arī mēs frakcijā un valdē pārspriedīsim. Ja prezidents aicinās arī Zaļo un Zemnieku savienībai izvirzīt savu kandidātu, tas noteikti būs Viktors Valēns. Mūsu valstī neviens nav vainīgs, ka viņš nav notiesāts. Armands Krause arī publiski telpā ļoti daudz komentējis savu šo stāstu. Līdz ar to es varēšu spriest, vai mūsu politiskais spēks būs pēdējā instancē notiesājušas spriedums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pusdienlaika atbrīvoja šorīt aizturēto līdzšinējo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Pats Krauze pēc atbrīvošanas gan apgalvoja, ka nemaz nav ticis aizturēts. Feiks ziņas, absolūts muļķības. Es neesmu aizturēts, pirmkārt. Otrkārt, es kopā ar attiecīgām iestādēm strādāju, jo viņas atsaukušās uz manu iesniegumu, ko es iesniedzu ģenerāla prokuratūrā, un ir ierosināts krimināla process. Mēs ļoti nopietni šo rītu izstrādājam, pārunājam arī attiecīgi šos visus jautājumus, kas ir manā iesniegumā. Un numur 3. Es, protams, ka turpināšu strādāt un pildīšu savus pienākumus kā deputāts un uzskatu, ka Evita Siliņa rīkojusies ļoti nekorekti, vadoties pēc baumām. Šodienas politisko notikumu iedvesmot politikā nolēms atgriezties kādreizējais politiķis Alts Gobzems, jeb kā viņš tagad sevi dēvē Arrigo Toro. Šobrīd Spānijā dzīvojošais Toro sociālajos tīklos publicējis video, kur saka, ka atgriezīsies Latvijas politikā un piedalīsies vēlēšanu procesā, un iemesls esot šodienas notikumi. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 140 miljonus hryvnu lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmaskāšanā. Šajā lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Krievijas iznīcinātais vakar kaujas lidojuma laikā Belgorodas apgabalā uz dzelzceļa sliedēm nometis aviobumbu un sliedēm vēlāk noskrēja elektrovilciens. Vēstīs Dauns MNS. Vjačeslavs Glatkovs, kurš vakar pēcpusdienā vēl pildīja Belgorodas apgabala gubernatoru pienākumus, sacīja, ka vilciens noskrēja no sliedēm, jo nebija sliežu aptuveni 2 metru garā posmā. Viena sieviete ievainota. Un vēlāk arī Vjačeslavs Glatkovs atkāpās no amata. Madonna, Shakira un grupa BTS būs pasaules kausa izcīņas futbolā fināla puslaika šova galvenās zvaigznes, tā šodien pavēstīja turnīra rīkotāji. Šī gada pasaules kausa fināla turnīrs no 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā. Fināla mačs tiks aizvadīts 19. jūlijā MetLife stadionā Ņūdžersijā, ASV. Un kā pavēsti organizators Super Bowl stila puslaika šovu vadīs Coldplay mūziķis Kris Mārtiņš, un tas būs pirmais šovs pasaules kausa izcīņas fināla turnīra vēsturē. Izskan ziņas 3. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, dienvidu vējš 5 m/sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 45%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumos pārsvarā mākoņains un rietumos arī vietām lietus, lokāli pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vējš 2,7 m/sekundē, negaisa laikā brāzmās līdz 14 m/sekundē. Gaisa temperatūra 14 līdz 18 grādi, jūras piekrastē 11-14. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrojas, nokrišņus sinoptiķi nesola. Dienvidu austrumu vējš 2,5 m/sekundē un 16-18 grādi. Latvijas Radio 2. Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai? Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas.
Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šodien. Ko politiķi ir vai nav darījuši. Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām. Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. no rīta tiešraidēs LSM.LV un ierakstām portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. saimai? Latvijas Radio 2 ceļojums. Ikreiz, kad skatos tavās acīs, dēļ tik daudz, kas nepasacīts. Tevī sēž klusums nesavaldīts. Beidzot ir laiks nošķirties no ēnas šīs. Un man saņemties grūti, redzu te šaubu plūdus. Uz ceļiem es lūdzos, tumsā saule man sūtī. Dzīve mūs metā, kā viņu svētā. Bet kā man tagad būt, kā miera būt. Dzīve mūs metā, kā viņu svētā. Bet kā man tagad būt, jāspēj draugam būt vienam otru pietuvēt, bet patiesību es tur diemžēl neredzēju, jo kaut biju tev blakus negaisā, mēs izgaisām. Un man saņemties grūti, redzu te šaubu plūdus. Uz ceļiem es lūdzos, tumsā saule man sūtī. Dzīve mūs metā, kā viņu svētā. Bet kā man tagad būt, kā miera būt. Dzīve mūs metā, kā viņu svētā. Bet kā man tagad būt, kā miera būt. Mana balss aizlūdz, priekš manis tās bija tu. Un es iekrītu, tu tien cauri izkritu. Dzīve mūs metā, tā kā viņu svētrā. Bet kā man tagad būt, kā miera būt. Dzīve mūs metā, tā kā viņu svētrā. un 9 minūtes. Paldies Velgai par viņas izraudzīto dienas programmas mūziku, bet šobrīd stafeti pārņem es, Edvards Strasdiņš, un ceļojuma programmā ar jums būšu kopā līdz pat 7:00 vakarā. Jā, tik tiešām no šodienas manā pāraudzībā ir arī 4. ceļojuma programma, tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka es ar jums, mīļie klausītāji, var tikties arvien biežāk. Bet tikko kā dzirdējāt, atvaru dziesmā Dzīve mūs smētā, un, protams, visas mūsu labākās domas ir ar atvaru šodienas Eirovīzijas priekšnesumā performancē, lai viņai viss izdodas, sūtam vislabākās domas un vēlējumus. Bet šajā stundā, 15:30, ceļojums kultūrā, arī mazliet vairāk parunāsim par atvaras gaidāmo
uzstāšanos, bet šobrīd ēterā, lai skan apveceļš par to, kur tad ir radies tas country. Nu, par to vēl cilvēks strīdās šobrīd dienu, bet runā, ka ties iespējams varētu būt, ka radies Smiltenē. Smiltenē par teksasiešiem smējās. Smiltenē par teksasiešiem gudri smīn. Teksasā jau nenojauš, ka country radies Smiltenē. Country radies Smiltenē. Smiltenē, kur apgūs. Paučeriegi var ļoti skaut. Ka country radies Smiltenē. Country radies Smiltenē. Smiltenē, kur apgūs. Iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piektdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Labākās latviešu dziesmas. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarīli. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar atcālību. Tomēr divi, labāk nekā viens. Jau krāsas, jau grīšīs, vēl tiek ar piecus plīts. Un divānu ar atspērēm mēs izmantosim drīz. Kā ir, tā ir. Kā būs, tā būs. Un kādam vecam kreklam, vecam kreklam jau ir pogas šūs. Kā ir, tā ir. Kā būs, tā
svīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar herbāriju. Kaut kur tālu griežas laika rats. Jau plūkrēsls jau tričīst, vēl piedeg piens uz plīts. Un divānu ar atsperēm mēs izmantosim drīz. Kā ir, tā ir.